Optibē hokeja līgas ietvaros tiek piedāvāt tiešai no Jelgavas, kur tiksies savā starpā hokeja klubs Zemgala LBTU un viesi no Vēja pilsētas Liepājas hokeja komanda. Gāzes gaitā mazliet pakritīsimies atmiņās un atcerēsimies pagājušais sezonas spilgtākās epizodes Kevins Rādnieks izpildē, bet tikmēr Roģis iemetienā. Ričards Benkārts mēģina cīnīties par ripu pretinieka aizsardzības zonā. Piespēles labā Malgrikcīns, Ingricīns atkaļ aiz vārtiem. Mārēns. Tas bija Ansijā, kad saspēle Mārim un tikmēr mēties no tāls distances arī Brānta izpildījumā. Jau vairāk sēdzāmas pēc kārtas ar Sābols izvēlējies laukumā vairākumā sūtot 4 uzmucējus un vienu mājas ar bīstamu situāciju. Un Pronskis arī savā ķērā cīndājumties būs pie Liepājnieku sargātiem vārtiem. Vēl minūte 34 sekundes Zemgalē spēlē Kārašam. Šānaus. Aizsargs labā no atvērienu. Kāraša raida Rīpu uz vārdiem, Rīpa lido pār vārtiem un šeit ar spēku paņēmienu tiek apturēts. Nemaldos Ričards Benkārts. Viņam viena no tādām iezīmēm doties uz iemetienu aplēju Millers. Spēlē Rajelam. Reaksals Ozals signalizē pret to, kā mums 2 komandas spēle pildās. Bīstam situācija, tukši vārti, pēties vārti! Izskatās, ka Tovs Mols bija vārtu guvējs, bet pagaidām skatīsimies atkārtojumu. Tovs Mols visticamākais arī atklāja spēles rezultātu un liek uzgalot Jelgavas Latgales sanākušiem līdzstējiem. Liepājnieki nostājušies, atspēlē apkaļ Strādniekam, Strādnieks. Atspietu Rīpu, atspēlē apkaļ, bīstam situācija var izveidoties un šeit no diezgan tūs distances Gustav Krūmiņam bija iespēja sūtīt Gais Bučas, šoreiz gan tas izpaliek. Atspietu Rīpu, Krūmiņš. Atspēlē apakaļ. Īstamu situāciju var priekšā vārti joprojām neskat un tagad gan Liepāja izdodās izlīdzināt rezultātu un rezultāts kļūst 1-1. No diezgan līdzīgā stilā, tāpat kā Jelgavnieki ar nepiekāpīgu cīņu vārtu priekšā Liepājnieki būs savus komandas pirmos vārtus šajā spēlē. Skatīsimies atkārtojumā, kā izveidojās šī situācija. Arī tīkoja pēc Rīpas, šoreiz nedaudz viņam tīk. Rīpa Roķis. Atspietu Rīpā spēlē apakaļ, labi metiet pozīciju Rajelam. Rajela met tieši virsmu Pronskim un iemetiens pie Liepājas sargātiem vārtiem. Šņepste. Piespēles priekš nenovāktē Kārli Ozoļu bīstam situāciju, bet Aksels Ozols glāb savu komandu diezgan bīstamā situācijā. Aizsniedzās pēc Rīpas, atspēlē apakaļ. Streikišs arī aizsniedzās pēc Rīpas, bet nespēja izdarīt metienu. Labā metienu pozīcijā Vitols Svetets vārtī! Mārtiņš Vitols atgūs vadību Zemgales komandai un mazliet vairāk kā 3 minūtes nospēlēts. Precīzi 3 minūtes, 22 sekundes trešajā trešdaļā un otrā reize šajā spēlē. Gavalē visa Jelgavas Latgales. Skatāmies atkārtojumā, tiešām spēku paņēmies Benkārta izpildījumā. Visticamākais Tomam Motam un Streikšam varētu būt rezultīvs. Piespēles vēlēt bīstam situāciju un diezgan tūbī niedrājas, lai Cīnskis. Piespēles vidu Marēnis var izsludot vienatē pret Pronski. Marēnis bīstam situāciju un šeit iespējams pat varētu būt soda metiens. Tā arī ir. Rihardam Marēnim būs jāizbilda soda metiens un Marēnis pret Pronski. Marēns pietur Rīpa bīstam situāciju, bet tomēr Pronskis. Vienaldos pat tas slīdo atvairīja metienu. Zaudējumu rūgtumu pamatlaikā. Piespēle Marēnim. Marēnis atspēlē apakaļ Jānis jau izdara metiens Pronskis sargātajiem vārtiem. Tur mazliet Rīpa varētu teikt nozags savam komandas biedram Rajelam Gārds Gricīnskis. Es vēlreiz atkārtējumā šo epizodi, bet Rīpa pie Pronska un iemetiens būs pie Rīpa Sēlis. Jūdās Sēles aiz savai vārtiem bīstam situāciju. Kopīgi spēkiem Zemgala izdodās novēršot tiešām bīstamo situāciju. Tagad jau Ričards Benkārts no pretieka aizsardzības zonā un Pronskis glāb savu komandu no vārdu zaudējumu. Tiešām gan Čeku un par karuseļos spēle izrit šeit Jelgavas Latgalē. Īsavu situāciju pievieniem, tā pie otriem vārtiem. Spietu Rīpu.
izvairīties no gatavs īstams bīstams situāciju, un Kevins Strādnieks izlīdzina rezultātu. Pirmais realizētais skaitliskais vairākums arī Liepājas komandai, un 2-2, kad vēl jāspēlē 9 minūtes un 1 sekundi. Grūti būt vainot šajā vārds zaudējumā. Aksela Ozola ļoti augsts uzlidoja arī pa augšā. Minēts iemetiens Zemgalē, svarīgs iemetiens pretinieka aizsardzības zonā. Arī Mārtiņš Vītols, bīstams situācija vārtē! Ričards Berhards gūs savai komandai 3. vārtus, un tiešām labāks scenāriju nevar vēlēties. Pārspēts aizdīto spēju rekords klubā, un Jāgoslāds Halais nākošai līstai vēlēs mētēt šoreiz garām vārtiem pēdējās sekundes, un spēle ir galā. Tiešām nervus kutinoša un aizraujoša spēlē abu divu komandu izpildījumā. Uzvaru izcīna mainieki Zemgalē LBTU.